Čau! Tur grācānies ir! Mēs atkal kopā esam ar jums. Jauna nedēļa. Jauns video. Atvainojamies, ka pāris dienas kavējamies no mūsu grafika video. Jo mums bija citas darīšanas, man bija nometnes, viņai bija jāstrādā. Ikdiena. Par cik ir vēl cik dienas līdz skolai? Nu, paskaitam. Šodien ir 4. diena. 4, 5. 5. diena jāiet uz skolu. Jā. Tad arī tematisks video. Atpakaļ uz skolu glābšanas maciņš. Tur ir lietas, kuras tev ir vajadzīgas ārkārtas gadījumos. Situācijās. Parasts maciņš. Dabūjām, neatceros vairs, jau pirkām smaržas vai kosmētiku. Ļoti sen. Jā, nu, nāca pa brīvu. Izmantojam, ļoti labi kalpo. Šīs lietas ir vairāk būs Karlīnai Jo paredzētas. šī kundze vairāk nemācās skolā. Viņa jau pabeigusi, viņa jau darbā. Jā. Tā kā pirmā lieta ir 400. ibumetīns, jo jebkuram cilvēkam var sākt sāpēt galva. Man ir tīpaši, jo man ļoti bieži sāp galva. Diemžēl tas nav tēta, jo viņam katru dienu sāp galva. Tikpat kā jā. Jā, un tad, nu, diemžēl Karlīnai līdzīgi. Noderīga lieta. Nākamā lieta ir šādi te, kā lai paskaidro, zobu diegi uz kociņa. Bet labākais tas, ka tev reāli nav jāvelk ārā tas zobu diegs un jābāž muktē, un tur viss paliek slapjš. Vienreizējs pasākums. Pārēdz pusdienas, un tev ir iesprūdus, piemēram, gaļas gabaliņš, tad, nu, aizēj klusu uz toaleti. Un visas lietas gatavs. Kā nākamā lieta ir salvetes, jo tu vari negaidīti nošķaudīties, tad tev vienkārši viss slapjš paliek. Ja tev ir salvete, tad tu vari fiksi noslaucīt, vai arī, ja tu ej uz toaleti un toaletē nav toaletes papīrs. Kas ir bieži. Jā. Bieži parādība. Labi, ka tev ir savs papīrs līdzi. Jā. Tad turpinot par tēmu, šāda maza kastīte. Uzminat, kas tas ir? Rakstat komentāros. Iezinājāt. Bet ļoti laba lieta, kā maskēt mūsu sievišķās lietiņas. Jo mums katrai vienreiz mēnesī šīs dienas pienāk, un tad šajā kastītē var paslēpt, piemēram, paketi, tabletītes pret sāpēm. Un izņem ārā no somiņas, un neviens nezinās, kas tas ir. Kā. Nākamais ir mutes atsveicinātājs, lai tev nesvirdinātu elpa ar mentola smaržu un garšu. Ja jātiekās ar klišiem. Nākamais ir, kas man ļoti pašai patīk, ir roku hand sanitizers. Roku dezinfekcijas līdzekļi. Jā. Un šo es pirku Body Shopā. Ir izmēģināti daudz un dažādi, bet šis man laikam šobrīd ir favorīts. Smaržo pēc greipfrūtiem, vajag labi smaržo. Un parasti es viņu lietoju ikdienā, sagribās kaut ko apēst, nav iespējams nomazgāt rokas, tad šis ir brīnuma līdzeklis, ko tu uzspiežot ātri nožūst, vari droši ēst, zinot, ka baktērijas tikpat kā uz rokām vairs nav. Kā nākamās ir kožnēs, tas arī darbojās kā mutes atsveicinātājs. Ja? Nākamā lieta roku krēms. Zinat, kas tas ir? Šis ir tā kā smaržas konteinerīts, lai tev nav jāstiep visas lielās smaržas. Iepildīt ļoti ērti. Un ļoti smuks smaržo. Nākamā lieta lūpu balzāms. Ļoti noderīgs tieši sezonas augstajos mēnešos, kad lūpas ir sasprāgā sausas. Matu un spalvu rullītis. Tas tā kā, ja tu, piemēram, tev ir zolītas drēbes vai kleita, un uz viņām ir tev nokritušie mati. No padusēm. Galvas. Vai arī tev ir kāds dzīvnieciņš, kurš ir pasēdējis virsū, un viņam spāles ir izkritušas, un tu vari tā kā
norūlēt, un tev vairāk tur nekas nav. Jā, bet pats labākais šim ir, ka parasti var nopirkt lielos izmērs, ko tu var turēt mājās, bet šis parocīgs maziņš ļoti ērti ielikt somņā. Man nākamā lieta, man laikam šodien gadās tās pašas tādas labākās lietiņas, ir sorbeks, vai mums ļoti labi zināmā ogle, tikai daudz reizes iedarbīgāka un labāka pret vēdera graizēm un visām kaitēm vēdera. Jā. Nākamais ir plāksteri. Ja tev gadās kāds šaizīts vai tulznas vai nobrāsts, vai pats pretīgākais iegriezt ar papīru. Jā. Tad tas noderēs. Vēl viena lieta parocīgā ir mazais spogulīts, bet šim labs aizstājējs, ja tas nav, ir telefonā priekšējā kamera. Tad nākamā ir gumija. Ja, piemēram, tev aizmirstās un tev sporta stundā vai sasiet matus, un vai tev arī viņi vienkārši traucē, kā piemēram mājturībā, kur jāgatavo ēst. Jāliek tāds slietiņš. Un pēdējā lieta ir nagu bīlīte, kas ļoti bieži ir vajadzīga. Gadās aizlaust nagu, nolūst un tā tālāk, tad ļoti ērti pievīlēt, netirās drēbēs un viss ir ļoti labi. Viss. Marks ir tukšs. Jā. Lietas tiešām ir noderīgas, iesakam jums šādu maciņu izveidot. Protams, jūs viņā varat likt savādākas lietas, kas tev ir pašam noderīgas, jo, piemēram, mums šīs lietas ir pēc kurām ir reāli bijusi vajadzība un kuras, piemēram, tajā reizē nav bijušas līdz, tāpēc ļoti labi, ka mēs to maciņu esam sev tādu uztaisījušas un ieviesušas un visas lietiņas varam nesāt līdzi. Cerams, ka jums šis video bija noderīgs. Es domāju, ka mums šodien ir jāatvadās un jāsaka vārds ar 3 burtiem. Atā. Tiekamies nākamnedēļ. Jā, nākamajā video. Novēlam foršu 1. septembri. Jaunu un labu un veiksmīgu to mācību gadu. Lai jums veicas, vai arī jums ir jauna skola vai jauna klase. Spiediet like un subscribe, ja jums patīk. Čau!